Un mums vēl sanāca Ļoti labi gan, jā. ar Mārtiņu Dzenīti uztaisīt, Džeks Strokarts akadēmijā iesaistījās, bija Autosporta akadēmijā Okartē kādreiz. Jā. Tur arī jaunos talants meklēja visu to. Un viņš ar Autosporta federācijas sarunāja, kā, tev ir pamatklases, tur priekšpiedziņi, pakaļ un, pakaļspiedziņi viss tā ārā. Jā. Un caur to projektu viņš izdomāja, ka ir vajadzētu dot priekšlikumu uztaisīt studentu klasi, kas arī tāda, ka mūsu projektā vecumā no 18 līdz 23 gadiem brauc par samazinātu maksu. Tur standarts, man liekas, bija pamatklasē nebija 350 eiro viens posms. Un tad viņi varēja braukt par 242, man liekas. Kaut kas tam līdzīgs. Tur bija Kaut kāda atlaidība. Jā. Jā, un tad beigās sanāca, ka uz to pirmo posmu, man liekas, bija 4 ekipāžas, no kurām viens aplīs, un tad tie pēdējie 3 tāpat palika tajā trīniekā. Jā. Bet beigās, jo tur bija, tur tāds Kārlis Zenīts, viņam bija 2 litru motors, tas tur saķīla, ielika lielāku motoru, un man liekas, ka lielākais nebija kaut 6 vai 7 dalībnieki vienās sacensībās. Tagad izdevās ne tikai to mūsu projektu palaist, bet arī cits jaunieši tam visam piesaistīt. Jā, skaidrs. Tad iekustināja tādu tā kā sniega bumbas efektu. Es ceru, ka jā. Tagad ir Džek, kas nobrauc šodien, es jau skatījos Facebookā sludinājumus, pārdod savu Hondiņu. Es saku, es ceru, ka tu pārdod jau vai kaut ko labāku šos. Protams, viss nākamgad arī mums. Bez tirdziņa.